Motors un Toyota piedāvā 101. rūts. Kuku! Mēs esam gaisā. Es atkal neko nedzirdu, es tikai runāju. Kas tas pa kuku tagad ir? Kuku, nē, rūts. Mēs mainām nosaukumu raidījumam. Turmāk kuku. Pirmais kuku. Pirmais kuku. Un jūs izkukojaties, jā? Nu, rūcam. Viesi, šodien mums ciemos būs. Nē, viens ir jau, ok. Bet mums būs Nauris Bruņnieks. Es domāju, ka šis uzvārds arī ļoti labi zināms. Tieši tā. Mums ir Normūns Vuguls. Kas ir Normūns Vuguls? Nu, daudz atcerās, tie, kas vēl nezinu, uzzinās. Jā, mēs to pastāstīsim. Runāsimies par ko? Par Rallija Monte Carlo, ne vairāk, ne mazāk. Vēsturisko automobīļu. Tieši tā. Un mums ciemos būs Raimonds Kisēls. Es domāju, ka var teikt droši. Viens no mūsu tikko var teikt varoņiem. Es teikšu droši, varoņiem. Tieši tā. Rallijā Liepāja Ventspils. Viens no tiem cilvēkiem, kas priecē mūsu rallija trasēs jau vairāk gadu garumā ar pasaules rallija tehniku. Es domāju, ievērības cienīgs fakts. Protams, par to, kas nedēļas nogalē ir noticis. Tieši to arī pastāstīsim. Oi, kas tik tur ir noticis? Anta mums ir jau pie mikrofona, tad būs noteikti jaunumi no West Motors. Un, protams, arī par to, ko tad šajā nedēļas nogalē to adrenalīnu devu varēs noķert. Tā teikt, sezona iet pilnā sparā. Jā. Ja mēs par motorizētajiem sporta veidiem seniori, es pamanīju tādu vienu interesantu faktu, ka atskaitot Antu, Egonu, mūsu ar tevi, piemēram, šovakar mūsu viesi patiesībā pirmo reizi ir studijā pie mums. Nu, tā varētu būt, jā. Nu, es domāju, ka tā visnotaļ, tas ir viena zīmīga lieta, bet vēl ir viena ļoti interesanta zīmīga lieta, ka vajag sagadīties tā, ka visi tie motorizētie cilvēki satiekas tajās īstajās dienās. Un tā, lūk, mīļie, mēs no sirds šodien gribētu sveikt Bučus. Un, es nezinu, ko vēl mēs varētu novēlēt? Puķis, protams. Dācei Janovai no 4 ratiem LV. Mūsu galva fotogrāfam. Dācei, redzēt, šodien vārdu dienu. Domāju, noteikti būsiet pamanījuši arī visus savus datus. Bučus nedzirdēsiet, bet jūs redzēsiet. Pagaid, kā nedzirdēsiet? Ļoti labi, pat dzirdējām. Daudz lēms. Nu redz. Tā kā, tā oficiālā daļa ir noslēgsies, tagad sākās afterparty. Rūciens, balīte. Anta ir gatava. Labvakar, Anta. Labvakar. Kas šodien mums? Nu, šodien pastāstīšu par īpašo cenu piedāvājumu Avensis un Jāris modeļiem un ieskatīsimies, ko Toyota prezentēs svarīgākajā gada notikuma auto nozarē Ženēvas auto izstādē, kas norisināsies jau martā. Nu, tad ar Avensis modeļiem arī sākam. Jā, elegantais Toyota Avensis, kas ir viens no populārākajiem vidējās klases automobiļiem Latvijā un pieejams ar 2 virsbūves versijām sedanu un universālu, no 1. februāra ir iegādājums ar 11% atlaidi. Piemēram, ja Avensis iepriekš maksāja 14,600 latus, tad šobrīd tas iegādājums par 13,000 lati. Kā rezultātā izvēlēties jaunu Avensi, jūs ietaupāt 1,600 latus. Tas ir gan iespaidīgi, jā. Nu jā, un tā kā gada sākumā bija labs piedāvājums Avensis automašīnām noliktavas, bet jau janvāra beigās tika izpārdots praktiski visas noliktavas automašīnas. Tādēļ Toyota turpina akciju visiem Avensis modeļiem no rūpnīcas un, protams, akcijas spēkā arī tām dažām automašīnām, kas ir pie mums uz vietas salonos. Pats galvenais jautājums, līdz kuram laikam ir spēkā Avensis akcija? Akcija Avensis modeļiem ir spēkā pasūtot jaunu Avensis līdz 31. martam. Ok, par Avensis tagad būtu skaidrs, tad tagad stāst par Jāris piedāvājumu. Jāris piedāvājums ir ļoti līdzīgs Avensis piedāvājumam, kas nozīmē, ka arī no 1. februāra visiem Jāris modeļiem ir 10% atlaide no regulārās cenas. Ja iepriekš Jāris maksāja 8,500 latus, tad tagad tas ir iegādājums par 7,600 latus. Ļoti demokrātiska cena. Jā, un akcija ir spēkā ne tikai parastiem Jārim, kā mēs saucam šo modeli ar benzīnu un dīzeļu versiju, bet arī Jāris HSD, jeb Jāris hibrīdam. Ja kādam radies jautājums, ka tas Jāris tāds ir, tad tas ir viens no populārākajiem kompaktās klases automobiļiem Latvijā. Mazs un atraktīvs pilsētas auto hatchbacks ar 5 durvīm. Es pat teiktu, ideāli pilsētas mašīna. Jā, tieši tā, un savukārt hibrīds, vēl vienreiz atgādināšu mazliet, ir Toyota automobilis, kur darbina gan benzīna motors, gan elektromotors, kas enerģija, kas rodas automobilim bremzējot, pārstrādā un izmanto atkārtot, lai darbinātu elektromotoru. Līdz ar to automobilis patērē mazāk degvielas, rada mazāk izmešu un līdz pat 50 km/h brauc pilnīgi bez skaņas. Bet mums bieži jautā,
ka vai Yaris hibrīds ir jāslēdz pie elektrības rozetes. Pagarinātāji vajag? Tad atbild nē, hibrīds nozīmē to, ka šim modelim ir elektromotors, kas paši saražoto enerģiju, kas rodas bremzējot, pārstrādā un izmanto atkārtot. Tad, ja vairāk bremzēt, jo vairāk enerģijas. Savā ziņā interesanti tāda Formula 1 principā sistēma. Vislabāk man starp citu stāstu es iejaukšos, mazliet patīk par Yaris un Auris, jo seniors ar tām jaunajām automašīnām reizēm atzīst, sajūgt nosaukumu. Tas ir tikai forši, jo vieniem dēļ pēdējo reizi, kad seniors iekāpa Yarisā, un mēs visi zinām, ka Auris ir ietilpīga automašīna, tur nav ne mazāko šaubu, tad seniors iekāpjot pēdējo reizi Yarisā man prasīja pagaidi. Kur mēs tagad sēžam? Tas ir Jāris vai Auris? Tad, mīļie, ja jūs baidaties no vārda kompaktklase, es jums silti iesaku vienkārši šo mašīnu izmēģināt, jo, tik tiešām viņa kompaktklases automobils, bet viņš ir ļoti ietilpīgs. Tieši tā. Līdz kuram brīdim spēkā ir Yaris akcija? Tāpat kā Avenas akcija, arī Yaris akcija ir spēkā iegādājoties jaunu Yaris līdz 31. martam. Tāpatās, ok. Kas vēl ir jāzina, ja esmu, izvēlējies tad dotā brīdī iegādāties jaunu Toyotu? Kā jau teica Oskars, tad pirmais, kas noteikti ir jāizdara, ir jāatbrauc pie mums ciemos uz tuvāko West Motors autocentru un jāizmēģina ik viens modelis, lai būtu skaidrs, kāds tad ir Toyota modeļa klāsts. Un mēs strādājam 7 dienas nedēļā, tā kā jebkurā ērtā laikā varat doties pie mums ciemos. Savukārt papildus labām cenām noteikti svarīgi ir ar autofinansējums. Tā kā arī uz vietas piemeklēsim labāku autofinansējumu un apdrošināšanas variantu no lielākajām leasing un apdrošināšanas kompānijām. Savukārt noteikti daudziem ir aktuāls, kur tad likt savu tagadējo auto, tad arī tur mēs varam palīdzēt, piedāvājot 2 variantus. Pirmais, ka jūs tagadējo auto pieņemam kā pirmo iemaksu jaunu iegādai, vai otrais, pieņemam to komisijas tirzniecībā mūsu mazlietoto automobiļu nodaļā. Bet kur variantu izvēlēties ir atkarīgs no tā, cik tad ātri jūs vēlaties realizēt savu tagadējo auto. Jā, ļoti vienkārši, ļoti ērti. Faktiski atbrauc uz West Motors autocentru ar savu bāģi, un praktiski var aizbraukt tajā pašā dienā jau ir jauna mašīna ar jaunu Toyotu. Jā. Lieliski. Vienkārši strauji tuvojas gadi, es domāju, ka gaidītākais notikums auto nozarē vispār pasaulē. Jā, lielā Ženēvas auto izstāde, kas norisināsies patās martā, tūlīt būs klāt jau. Un tieši šajā pasākumā virkni pasaules pirmizrādes vienmēr piedzīvo autoražotāji, nākotnes modeļi. Saka, lūdzu, vai ir jau zināms arī, ko Toyota tajā prezentēs? Jā, tikko Toyota ir paziņojusi, ka šī gada Ženēvas auto izstādē tiks prezentēti 4 modeļi. 2 no tiem West Motors autocentros nonāks jau pat šogad. Tas ir jaunās paudzes RAV4, kas West Motors ieripos marta vidū. Savukārt Ženēvā šis auto piedzīvo savu Eiropas pirmizrādi. Un otrs modelis ir Auris Touring Sports, jeb jaunās paudzes Auris. Tas, ko mēs gaidām, jā. Nepacietība gaidām. Jā, jaunais Auris ir universāļu virsbūvi. Šobrīd jau salonos iegādājums jaunās paudzes Auris hatchbacks, bet universāls pie mums nonāks augustā. Un otri 2 modeļi, ko Toyota prezentēs, ir koncepta automobiļa. Tā ir tā kā Toyotas vīzija par nākotni. Un tie ir FT86 Open un Toyota iRoad. No FT86 ir interesanta improvizācija par braucējo sirds iekarojošo GT86 iespējamo nākotnes modeli. Tikai tur mazliet jumts ir aizbraucis. Tiešām pārnestā nozīmē. Skatos, ka tu jau esi paskatījies. Rekā. Jā, un lai gan Toyota šobrīd klajā laidus ir tikai šī modeļa skices, tad jau tagad skaidri var pateikt, Oskar, kā jau tu teici, ka šis automobils būs GT Cabriolet nākotnes versija. Tas būs ļoti eleganti. Jā. Savukārt Toyota iRoad ir kompakts un ekoloģisks personīgais transporta līdzeklis, kas ļauj ātri un efektīvi pārvietoties pa pilsētu maksimāli 2 cilvēkiem. Tas kā urbana auto. Bet viņš izskatās vienkārši ļoti amizants. Tāds, kurā gribas iekāpt un izbraukt. Jā, tiešām viņš tāds. Vienā vārdā varētu teikt, ka dizains ir ļoti futuristisks. Jā. Mājās viesistabā, iebraukt un nezinu. Man izskatās, ka viņi tiešām varētu nopārkot turpat koridorī. Un viņš nepiesmērētu pat jūs tēpiņi. Jā, arī ik viens var aplūkot šo auto fotogrāfijas mūsu Facebook un draugiem lapās, protams, arī mūsu mājaslapā. Vispār tuvojas arī dažādi citi tur interesanti datumi, godīgi sakot. Mēs varbūt varam sākt ar Valentīnu dienu, tas tu pat būs klāt. Vai arī West salonos tā tiks kaut kā īpaši sagaidīt? Protams, jo patīkama emocija jau nekad nevar būt par daudz. Tādēļ pie mums West Motors arī Valentīnas dienas nedēļā mūsu klientiem sarūpēsim īpašu atmosfēru autosalona apmeklējuma laikā, kas nozīmē, ka salona automašīnas būs īpaši sirsnīgi noformētas. Un katram servisa
Hailuks apmeklētājiem būsim sagatavojuši mazu pārsteigumu dāvaniņu. Ko saldu un garšīgu? Nu, uzminēju, Oskar. Rekā, nu jā, par to jau arī tas 14. februārs asociējās. Nu, dikti mīļi, jāsaka, ir. Jā, cenšamies, bet mēs no Vēs Motors savukārt visiem mīlētājiem novēlam, lai arī šogad ir tāda Valentīna, kas savus mīļotās iepriecina ar jaunu auto. Jā. Jā, starp citu, jā, ieklausieties, vīrieši, ieklausieties. Vai arī kādai Valentīnai. Ja trūkst kāda ideja, kādai dāvanai uz priekšu. Mazo, urbāna auto. Jā, kāpēc ne? Un sarkanu. Un sarkanu, starp citu, arī var dabūt, un piemēram. Jā, protams. Ir stokā uz vietas. Jā, super, noteikti. Nu redzi, kā mēs jau pasēdām. Nu, tas nozīmē, ka mēs tiekamies Vēs Motors autos salonos. Jā, tieši tā, tad gaidīsim visus ciemos tuvākajā Vēs Motors Toyota autocentrā Ulmegatvē vai Berģos. Super, paldies tev. Mēs noteikti tiekamies nākošo reizi. Veselības kūrē bija tikmēr tu brauci, kā teikt, svaigu gaisu, kurzemnieka gaisu jāpūt. Vēs Motors man piešķīra jauno Toyota Hilux, kas man noderēja ļoti labi. Tas mums tagad 1-1 mūsu kontā ir, jā? Man jaunais Auris, tev jaunais Hilux. Jā, bet šoreiz tas ir manuāla kārba. Jā, salīdz ar automātu un to komplektāciju, ir liela atšķirība. Toreiz Liepājas rallija, ka es braucu ar automātu. Pagājušajā gadā. Hilux. Es jūtos kā ganīs lēmu kruizerī. Jā, tā pilnīgi tas pats komforts. Iepriekšējā, protams. Šajā ar manuālu kārbu starpasu bloķi pie tam vēl. Kaut tāda kārtīgi tīresiņa rikšotāji. Nu, tiešām viņš ir tāds, viņš ir visu laiku. Tas klaus bez ierunām, bet visu laiku jāzina, ko tu no viņa gribi. Par šoseis braukšanu vispār nenāsim. Tur viss ir skaidrs, ātrumu, bēdras nejūt, jā, bet par viltīgiem tiem ledus ceļiem ar mazliet sniegu pa malām, bez visiem 4 ritiņiem kopā un vēl bloķa vispār nav prātīgi. Tad pilnpiedziņa un tā bloķējušā sistēma ir vienīgā opcija. Jo rezultāts, agri vai vēl būs slikts, tas ir skaidrs. Jauda un tā viegla aizmugura kādā brīdī parādīs to savu dabu, un labākā gadījumā jūs būsiet vai nu ap savās apgriezušies, ko es arī pamanīju izdarīt, vai sliktākā kādā grāvī. Nē, to nevajag. Nē, bet jāsaka gan, ka izbraukt no grāvi vai vienkārši izbraukt cauri grāvi, nav nekāda problēma. Tā, pagaidi, kamēr Anta aiziet prom. Tad uzmanies, jā? Man bija iespēja piebraukt pie tiem ātrumposmiem, maksimāli to visām tām manām uzlīmēm, tur logā uz tad jāatrod galvenais, ko nolikt braucumu. Protams, jo mašīnas daudz. Un te tās priekšrocības, saprot, ir galvenais vienkārši, lai pietiek vietas, kur un lai nav koku. Vispārējais pilnīgi vismaz nav lielu. Vispārējais Hilux nav šķērslis, ja? Un kas pats galvenais ir sajūta, ka nav jāizbrīns. Tu pilnīgi droši zini, ka gan iebrauks, ko gribi, gan izbrauks, ja? Es vispār mēģināju godīgi sakot, mašīnai kaut kur piesieties. Bet atrad kaut kāds mīnus. Nav. Tu saprot, nav. Un pat salonā es mēģināju, zini, kā, tomēr, džips tāds, tāds. Nav. Pagad, tu paspēlējies ar tev bortu kompi, cik viņam tur advancēts? Nebija laiks. Bija jārulē visu laiku. Gan, jā, bet, saprot, tādā mautnē pat tas bortkoms tā nosacīts. Skatoties, cik dziļi tu iebrauc. Jebkurā gadījumā, tā kā jūs gribat jaunu, teiksim, labu, uzticamu, tādu bezceļu čomu kārtīgi, jā, brauciet uz Vēs Motors, izmēģinot jauno Toyota Hilux un ticiet man, pārliecināt. Tā mašīna pierunās jūs. Okay. Tā, bet ķeramies pie paša rallija. Protams, pats galvenais notikums tādā pagājušajā nedēļā bija kas? Eiropas rallija čempionāta 2. posms un Latvijas Republikas čempionāta 1. posms un Latvijas Republikas čempionāta 2. posms rallijas Liepāja Ventspils. 3 vienā. Uzreiz ir jāsaka, ļoti labi organizēts rallijs, pat cik daļai es tur pabīju iekšpus arī, tad varēja ievērtēt, ja? Lai to visu dabūtu gatavu tādā līmenī, tur ir jābūt baigai. Pirmkārt uzņēmībai, otrkārt pieredzei un treškārt vienkārši superīgai komandai. Atcīmredzot, tas viss Raimondam Strokšam ir, jo rezultāts, kā saka krievi, ir uz sejas, naļico. Ja? Paldies viņam, un mēs tiešām ceram, ka tas nav pēdējais šāda līmeņa rallijs Latvijā. Lai arī dalībnieku sastāvs varbūt nebija gluži tāds, kā gaidījām, noteikti arī gribējām, taču, ko redzēt, tur bija un pie tam vēl kā vēl. Izņemot visus 3 favorītus, jā, mūsējos un kaimiņu braucējs, likās, ka sākumā pārējos bija paņems, tiešām tāds tā kā izbīls un šausmas, jā. Ne visus, bet daudzus. Gandrīz, jā. Jo otrajā dienā pamazām viss tikai sāk tā saprast un vispār kārtīgi braukt, jā. Ceļi bija īsti ziemīgi, ko tik sakot, ar ledu, bet, šur tur pļavās, protams, neiztika bez tādas tīras, bet sasalušas grants vienalga, sasalušas. Man tagad ir skaidrs, kā Kreigam brīnams, starp citu, izdevās tai 2011. gadā pēdējā tajā FIA Junior akadēmijas ieskaits rallijā apbraukt Igaunu Egonu Kauru un uzvarēt dimensiju 500,000. Jā, to mēs zinām, bet kā tu domā, kā viņam tas izdevās? Vērojot to, kā viņš brauc. Velti viņu sauc par jauno Makreidu šur tur, jā. No pirmā dopa viņš uzreiz ar pilnu, vienkārši ar pilnu, jā. Un Jāri Ketovā, man liekas, dabūja diezgan pamatīgi šoku devu vispār, jā. Bet kaut gan pagaid, Makreidu flat-out balvu, man liekas, saņēma Lukiņuks. Nē, tas ir cits jautājums. Saprot, bet pirmās dienas nakts dopos viņš vienkārši nevarēja brīvi noķert vispār. Iedomājies, jā, labi. Taču, pieredze Ketomā ir liela un ar
katra nākušo dopu viņš atguvās vairāk, un mēs redzējām vienkārši īstu, fantastisku, skaistu ralli un tādu cīņu, ka... Tur sekundē gāja vaļā. Ketomā ar brīnu mums parādīja kārtīgi šovu. Bet pēdējais vārds ir aiz pieredzes, Ketomā finišāja pirmais, bet sapcīt, Kreigs Brīns vienalga izskatījās, viņš izskatījās traki apmierināts uz savu otro vietu. Viņš teica, man tā ir uzvara. Viņš bija apmierināts traki apmierināts ar cīņu. Tieši tā. Otrs šoks, sapcīt, terapijas upurs, manuprāt, bija François Delacour kungs. Jā, kā viņi tur vispār visu daudz dēļ. Monsignor Delacour, jā. Ir īsta rallija leģenda, ir ritīgi, jā, bet izstāst, ka pietāds par to vienkārši nevienam nav. Jā, Brīns un Ketomā uzreiz atrāvās, jā, te gan jāsaka, sacīt, ka Delacours, man bija aizmirsis par to savu lielo pieredzi vienkārši pats, jā. Viņš pasēja vienkārši aizmirsis paskatīties. Un vienkārši kaut kādu īso kārbu, tāpēc viņam izrādās vairāk par 160 stundā izspies no tā savu. Citi brauc ar diviem sotakiem, 160, jā. Ir tā, vēl durvis vēl atvarās, viņam vaļā naktī visādi brīnumi bija, tur gāja. Bet, protams, to uzreiz izmantoja Aleksejs Lukjaņuks, kurš šogad startē no mūsu pašā SRT komandas. Jā. Viņš ir ne tikai panācis Delacour, bet arī kādu brīdi vispār bija ātrāk. Viņš brauc ar N-grupas Mitsubishi Evo, nevis ar S2000 Peugeot. Tieši tā, jā. Tiesa gan 14. ātrumposmā Lukjaņuks pārforšēja, norauja pannu, izsīt katru caurumu. Pēc tam tik muļķīgā vietā. Dusma noteikti baigā, jo tas notiek priekšpēdējā ātrumposmā pašā beig daļā, jā. Vispār faktiski, viss ar alim jau, jā. Bet, brauc viņš vienkārši fantastiski. Top 3 džeks Eiropā šobrīd. Ko tur vēl piebilst? Starp citu, noteikti, jūs dzirdiet, pameklējiet globālajā tīmeklī Delacour un Lukjaņuka onboards kaut kur, jā. Kā lasa, Delacouram, kā lasa Lukjaņukam. Tur ir divas dažādas valodas. Beidz, tur ir vienkārši, tas iespādi, viņas apzilnē blakām, tas ir vienkārši. Abi brauc vienā ātrumā, jā, tas vispār unikāls. Starp citu, vēl viens, kurš galīgi laikam nezina, kas ir Delacours, jā, ir jaunais čehu talants Jānis Černiņš. Tāpēc, ka vienkārši arī nekāds pietāds absolūti, jā, kad pirmās, otrās dienas izbrīns viņam šoks, viņam bija tā kā garām, jā. Sākumā tur bija pilnīgi garām, jā. Sākās tāds spurts. Man likās, vispār, tas ir pilnīgi cits braucējs pie stūra vispār, jā. Cits pilots, tiešām iespaidīgi un rallijas liepāja. Tie ātrumposma laika viņam Jānam Černiem tiešām bija labi. Labi, jā, un tas skola, un viņš ir labs skolnieks, okay. Rezultātā viņš ir arī 4. jā. Un kas priecēja visvairāk, 5. vietā ir mūsējais Raimonds Kisels. Ar viņu mēs te arī pēc brīža mēs viņam pašam arī pajautāsim tieši kā tas viss tur no iekšpus izskatījās. Ja runājam par mūsu braucējiem, tad ir tikai viens, ko pateikt. Kaunā nepalika. Lai arī Svils un Feldmans brauc tikai Latvijas Republikas čempionāta ieskaitē, paskatoties kopējos rezultātus, ir skaidrs, ka tur pat sešniekā viņi ir. Dažreiz pat uzreiz aiz trīnieki. Jā, žēl tikai, ka Eiropas čempionāta top 6 neatbrauc. Jā, sorry, bet mazliet varbūt vispār gudīgi Eigls gaidīja kaut ko vairāk, bet toties viņš baigi stabili nobrauc. Arī vērojot no malas, teiksim, to, kas ir safilmēts ar Eiglis braukšanu trasē, izskatās ļoti pārliecinoši. Man šķiet, ka viens no labākajiem ralliem viņam, ko es esmu redzējis. Tas arī, un, protams, žēl Jānu Vorobjovu, kuram nepaveicās, bet kamēr viņš brauca, viss bija kārtībā. Rallija sākumā viņa ātrums fantastisks. Starp citu lietas visauts Švedis bija dabūjis, man liekas, ka pēc Halles Winter Rallija neveiksmes tādu kārtīgu niknumu devu, jā. Viņš gan ātri, gan skatā, man liekas, vispār viņam tas bija tiešām labākais rallija. Atcerēsimies to, ka Švedis iespējams pazaudēja pirmo vietu Halles Winter Rallijā dēļ viena izbrauciena pa pļāvu, jā. Vispār tas ir pedestāls N4 grupā interesants, tur tā strādās, viss kaimiņu blakus. Pirmais lietuvietis Švedis, otrais latvietis Eigla, trešais igauns Jēcis. Skaisti, Runāju par igauniem, starp citu, te būtu teiciens tiešām vietā. Kā būtu, ja būtu. Jā, igauni bija daudz, un kas galvenais, viņi bija ļoti ātri. Korgi parādīja, ka spēja braukt ļoti ātri, bet kamēr brauc, protams. Jā, Plangi, kurš arī brauc ASRT komandās, tad citu brauc stabili, bet pamanījās nolaust riteni. Arī Austs rādīja ļoti labu sniegumu, kas arī rezultātā visu vainagojas panākumiem. Bet šajā rallijā nestartēja invest tādi igauni kā Tanaks, Gross, Kaurs, Krūde, jā. Klausies kopā, tur sanāk tāds bīstams tur drīzāk jāskatās uz sezonas plāniem. Tur diskutams, tāpēc nestartēja. Ar tiem riteņiem šoreiz baigi interesanti. Tad nevienīgajam nabagam Plāngam bija problēmas. Man liekas, ka drīzāk tur pie vainas varēja būt tas, ka vienkārši nebija šo vaļņu trases malā. Nebija. Jā. Vēl mēs jaunais talants tā kā mūsējais. Grēzīns arī šogad dots, viņš pilicis ir fantastiski ātrums, stabilitāte. Pirmā dienā tieši tā nolauz grīz riteni, un sanāca tāda pēc tam paheidzīšanās. Jāčeko līdz kā tagad iesvērcē Zviedrijā. Bet cepur nosklausies pārslēgties no S2000 vāģu uz N4 Mičuku un atpakaļ. Cepur nos jaunajam graziņam Višķēņi. Nē, viņš ir malacis. Vientietniekos cīņas, starp citu, bija tikpat stīvs kā starp lielajiem zēniem. Jā. Ļoti ātrs bija Francūzs Lefevers, Soms Imonens. Tas ir pa Somu, jā, pirmajā dopā, tagad, kas bija tumsā, vispār pirmais ātrumposms. Tramplīniem pūdnieki, jā, visi tur taustās mēģina kaut kur tur firējās. Jā, Somam tie nav tramplīni, Soms vienkārši ar pilnu, jā, bet Lefevers, tomēr viņam izrādīja baigo pretestību, kamēr nebeidzās viņam tur problēmas sākās. Pārsteidz Austrijas Dancingers, ļoti ātrs bija. Tev viņš pārsteidz, es esmu mazliet pasakojis līdz panākumiem. Jā, bet viņa pieredze nav
nav, teiksim tā. Okay, man bija šī pārsteigts. Viņa pieredze ir ok. Toties man ir liels prieks par mūsu Okārtas autosporta akadēmijas braucējiem. Jā, lai arī, līdz tam līmenim, varbūt mazliet pietrūkst tos līmenis, ok, bet turpat viņi visi arī bija. Jā. Cīņas ap Sirmats un Blūmu, tas bija kaut kas. Jā, citu var ļoti labi redzēt, kurš māca jaunos braucējus. Pirmais rallijas ar Fiesta. Tieši tā, jā. Stīlī atpazīstam, jā. Jā, Sirmats treneris ir caun, tad Blūmam ir Vorobjovs. Tad tu jau no malas uzreiz var pateikt, jā. Blūms. Senior, tu jau no malas. Bet klausies, Blūmas nebija vienīgais, kam bija pirmais rallijas ar Fiesta. Nē, tieši tā. Sapsīt, jaunais Leidsrudaitis būs ātrs. Jā, ļoti ātrs, jā. Blūmam bija jāmaina kār pēc pirmās dienas, tāpēc viņš startē tikai Latvijas Republikas čempionu ieskaitē finālā. Bet trešajās dienas pēdējos tos ātrumposmus viņš parādīja, ka spēja būt ne tikai ātri, bet arī stabils. Jā. Tur bija pirms pēdējā ātrumposma, pirms Ventspils kalna, sekunda tur bija, jā, kapēkām, jā, un viņš vienalga 2 sekundes vinnēja, 2 sekundes mazajos kilometros. Finiša gan bija, protams, gan pēc vārtiem, jā. To mēs redzējām pēc tā tramplīna, jā, bet uzvar Latvijas čempionā otrā posmā R2 klasē ir. Un man liekas, ka Okārtas autosporta akadēmijas vadītājiem Daināram Dambergam kāds mats tur sirmāks. No tā, kas tur vispār palicis. Tieši tā, kādā no nākamajiem raidījumiem būs noteikti kāds no Okārtas autosporta akadēmijas, un tad mēs runāsim viņiem par to, kas tur jauns ir un kas būs un gaidāms. Kristaps Feldmans, arī jaunais okārtietis, arī iebrauksies, izskatās, ka būs labi. Starp citu, R2 klasi vispār, jā, Naužs Bruņinieks, Rekus sēž un gaida, jā, nācis Guntis Lielkājs, arī aprats to savu fotu. Pēc tam Bruņiniekam šī gonga beidzēs ar tādām dalītām jūtām, ar tādu prieku un uzvaras garšu un noslēdzās viss mazliet skābā, bet mēs viņam pašam pajautāsim. Ok, vispār varētu to stāstīt, bet tad jāapzīmē, ka rezultātiem, gudīgi, tu vienmēr sajūt prātā. Būs gongs, es jūtu. Daļa no sportistiem startēja gan Eiropas rallija čempionātā, gan Latvijas rallija čempionātā. Tie, kas startēja pirmajā dienā, tādā lielajā čempionātā, otrajā tikai tādā mazliet. Jā, sakot, man viss tur jums interesē rezultāti, ja nav problēmas, ejam autorallija.lv un vienkārši kārtīgi visi izčekojam. Jā, un, protams, tie, kur nebija, atveram www.4at.lv, informā, skatāmies gan bildes, gan video no šī fantastiskā pasākuma. Jā, rallijas Liepāja Ventspils. Tas ir nofilmēts un nofičēts. Es domāju, nesliktākā Eirosports. Vienīgais, kas mūsējiem trūk, tas bija helikopters. Jā, mazliet tehnikas, ok. Māsa muzikālā pauze un rūcam tālāk. Tants, Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Aiziet. 3-2-1 starts. Aiziet. Kaut kādu laiku apakaļ Okārtas autosporta akadēmijas vadītājs Dainārs Dambergs prezentēja Ford Fiesta R2 sportnieku. Okay. Bet kā jau vienmēr, skeptiķu toreiz bija gana daudz. Un nē, kas tā par klasi? Kas tieši par lobiju? Tur nekas nebūs. Jā, tieši tā, jā. Izrādās, ka būs gan. Jā. Pagājušā gadā jau tu iemēģinājies, tas ir Guns Lielkājs bez Okārtas autosporta akadēmijas, jā. Un labu brīdi mēs ar nepacietību gaidījām vēl vienu Ford Fiesta R2 iznācienu. Diezgan labi. Jā, diezgan tieši tā. Un jāatceramies, AMB autosports jau gandrīz gadu apkārt prezentēja unikālu projektu, ne tikai Latvijas mērogā, bet laikam tomēr arī citur nekas tāds līdz šim pat vienalga nav dzirdēts. Publiskā rallija komanda. Kaut kādās savādākās formās ir, bet šī tā kā nav. Par to, kas tas ir un ko tas zīmē, lai vēlreiz stāst viens no komandas pilotiem, Nauris Bruņnieks. Labvakar, Nauri! Jā, visiem labvakar! Tad aiziet! 3 vārdos projektam, jā, mēs prezentējām pagājušā gadā. Galvenā doma bija tā, ka, teiksim, jā, tradicionāli vienmēr atbalstītāji tur ir firmas, kompānijas, lielas un varbūt netik lielas, jā. Tad mēs izgājām uz to, ka mūsu atbalstītāji būs vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, varbūt arī ne tikai Latvijas, jā, kas vienkārši pa 10 latiem pirks laukumiņas uz mašīnas un par savākto naudu mēs varēsim kvalitatīvi startēt. Projekts notika visu pagājušo gadu, ļoti daudz strādājām, centāmies. Uz gada beigām sapratām, ka viss varbūt nav tā, kā mēs bijām iecerējuši, ja? Bet mēs, teiksim, nemetām visu pie malas un gājām parunāties ar dzirdīgām ausīm no dažādām kompānijām un teiksim, cilvēki, kas mūs sadzirdēja, paldies VKB. Kas teiksim, decembra beigās mūs pilnīgi sašļukušas, uz janvāra sākumu pacēla pilnīgi augšā un mēs, teiksim, janvārī jau sākām meklēt mašīnu. Pagaidiet, sanāk, tagad ANB publiskās rallija komandas Ford Fiesta, cik ļoti jaunā, ar kuru pat tika aizdīts Liepājas rallijas, Liepājas Ventspils rallijas, tagad visi ir VKB krāsās? Nē, nav. Nav aizmirsti tie cilvēki? Nē, cilvēki nav aizmirsti. Cilvēki tie, kas bija, tie ir, un mēs gaidām vēl jaunus cilvēkus, viennozīmīgi mēs esam atvērti, jā. Teiksim, šobrīd mājaslapa nedarbojās tā, kā viņi darbojās pirms tam, jā, jo uzturēšana arī ir kaut kāds izmaksas,
vienkāršas, bet mēs esam sasniedzami visos sociālajos tīklos, draugos, Facebookā, Twitterī, ja? Mēs esam atvērti. Es vēl savam autografam vietu uz mašīnas nopirkt. www.anb.lv. Un kā šobrīd iet www.anb.lv? Cik, starp citu, ir to ļaužu, kas jūs ir suportējuši pagājušā gada laikā? Teiksim, tas ļaužu skaits, kas ir uz mašīnas, neatspoguļo to, cik viņi patiešām ir, jo cilvēki ir nenormāli daudz, un ir cilvēki, kas vienkārši, viņiem tas nav tik svarīgi, teiksim, būt uz mašīnas, ja? Bet ir tīpaši šajā rallijā es sajūtu to, ka to cilvēku ir tik daudz, ka tu nespēji pat visiem pateikt paldies, super. Ar visiem sasveicināties, un tev sūta īziņas, tev apsveic par to, ka beidzot jūs esat tikuši pie tās mašīnas, ja? Un tā sajūta vienkārši fantastiski. Ne tikai tikuši, kā vēl braukuši. Beidzot, tas pats galvenais arī ir, jā. Beidzot, tas absolūtās iznācījums ar Ford Fiesta R2 jums ir iznācis, jā. Jūs pēc citus pirkstiem metāt, kurš brauks, vai bija skaidrs pirms tam? Divi brāčkas. Šoreiz bija skaidrs pirms tam, par cik mana mašīna ir pārdota, brālim vēl ir mašīna, lai viņš brauc ar savu mašīnu, es braukšu ar jaunu. Man pat rallī pat sajūg finālā, jūs ap divi es tev pajautāju, jā, kā tev pēc žiguļa tā tālāk, viņš brauc ar golfu. Tas varētu būt labākais, ka tev sajūg. Parasti sajūg starta licējiem un vēl daudziem citiem sajūg, jā, un tad viņi jau mums piedāvā pieņemt pseidonīmus. Jums krekliņus vajag tādus, Atim vajag krekliņus Lada Žigulis, ne, bet Lada Opel. Kā tev gāja pirmajā rallijā ar šo te mašīnu? Kā tev viņa patika? Grūti pateikt uzreiz, kā patika, kā nepatika. Nē, ar mašīnu es esmu ļoti apmierināts. Lielākais, teiksim, bija tas, ka es ar mašīnu netiku pirms tam izbraucis vispārībā gandrīz. Un tad tā sacensība ļoti saraustīta, savā ziņā samocīta, kamēr tu saproti, bet tev nav laika kaut ko testēt, izmēģināt, kā to līkumu izbraukt vislabāk, ja? Tev ir jābliež, jo čaļi bliež, un tev ir jāliec pakaļ gribot, negribot, jo, negribās būt arī finišā pēdējiem, ja? Nemaz arī nesanāca jums ja tā ņem, tad uz godu piedestāli jūs bijāt pēdējie. 3. vieta pirmajā gonkā. Pastāst, kā tev tas izdevās? Parasti saka, ir 2 sliktas vietas, 2. un 4. Ja? Tātad es izvēlējos optimālu variantu, jā. Nē, viss bija labi. Mēs uz sacensību beigām bijām stabili 2. vieta, un arī bija plāns, tad tā arī paliekam stabili 2. Kaut gan man viens puisis atsūtīja īziņu. Uzvārdā Kaņeps Kalniņš. Vecīt, ja tev ir problēmas ar riepām, es tev iedošu, tikai nemet vaļā, ja? Sveiciens brāčkām. Mums bija vienkārši tā, ka mums bija riepas tik, cik bija, un pirmsveidējā ātrumposmā aizsvīt lokciet. Uz visu ātrumposmu. Par poļiem jau runājāt, jau tie, kas skrūvēja jums to vāģi. Ar poļiem, jā, tiek runāts, sūtītas bildes un rādīts, un pols ir īstenībā saprotoši. Ko jūs tur sadarījāt tajā 2. dienā? 2. diena. Tas nosaka 3. diena. Jā, 3. diena. Nē, stāsts jau ir vienkārši. Protams, sanāca apgāsties. Nekas mīkst. Bet kā mēs sev bijām pozicionējuši, mēs esam publiskā rallija komanda, mēs darām to, ko mūsu skatītāji grib. Un ko skatītāji grib? Protams, ka viņi grib redzēt kaut kādas avārijas. Tu nerauj šitās vairāk. Bet tā ir vienīgā reize, mēs teicām, tas viss tagad redzējāt, viss tagad nav, viss sezonu mums ir jābrauc. Jautājums vienkārši, tu būs rallijas sarma, mašīna būs uz startu, jūs būsiet uz startu, viss kārtībā. Es domāju, ka mašīna būs uz starta jau šajā nedēļas nogalē, un ir laiks mācīties braukt, ir jāsāk trenēties, jo tagad vairs nav golfa laika, kad pirms sacensības iekāp mašīnā, ap māju apmet līkumiņu, jā, ideāli, viss darbojās, viss ir braucams sacensībām, 1. vieta, forši. Tagad ir jāsāk mācīties. Un pats galvenais vēlreiz atgādinām klausītājiem, skatītājiem, kad, kā teica arī Nauris, uz mašīnas vēl autogrāfiem, jūsu autogrāfiem. Vieta ir. Uz vēl daudz vietu ir. Jā, jo mašīna varētu paspēt vēl. Mašīna tūlīt tiks pārlīmēt, protams. Tā kā tieši īstais brīdis. Paldies Vig Design studijai, ja, kas to vienkārši, neatlaidīgi dara un neuztraucās par to, ka mēs esam uzmetuši kūleni. Ploters netiek žēlots. www.anb.lv ir tā vieta, kur iegriezties un tad paskatīties uz šiem puišiem un arī palīdzēt viņiem turpināt sacensības. Protams, tiekamies trasē, tiekamies Sarmā. Jā, tiekamies Sarmā un mēs būsim abas divas ekipāžas. Arī Žiguls, Lada, arī ideāli. Un Opels cīnīsies noteikti ar Fiestām, tā kā es īstenībā vairāk baidos no Opeļa nekā no Fiestām. Nauri, sveiciens arī tavam brāčkam Matim, sveiciens visai ANB komandai, arī atbalstītājs šeit vismaz viens noteikti, kāpēc mēs visi esam atbalstītāji. Priecīgi jums un tiekamies rallijā. Jā, paldies. Paldies, čau.
Prekā džingliņš aizgāja, bet... Pienāc negaidīt, pēkšņi un pilnīgi. Pārsteidz, nesagatavots. Atriebās tik. Davai, 3-2-1 sacīsim. Protams, ka galvenais notikums, kā es teicu, iepriekšējā nedēļas nogalē bija Eiropas rallija čempionāta otrais posms, rallijas Liepājā, Ventspils. Nu, vismaz mūsu pusē tāda rallija pagaidām nenotiek, bet pagaidām nenotiek. Pirmo reizi? Jā, nu, otro. Eiropas līmeņa sacīsim. Un mums visiem bija pats galvenais bija redzēt pasaules līmeņa tehniku tūplānā un arī tad gan iespaidīgu braukšanu. Ja? Un par to, starp citu, lai šai rallijā būtu tiešām tehnikas dažādība, parūpējās mūsu, es domāju, kādu laiku jau tā droši var teikt, vienīgais VRC spēkratu dīdītājs Raimonds Kisēls. Labvakar, Raimond! Labvakar! Reiks to redz pie mums studijā. Nu, stāstīja no pats, kas tas bija par braucumu, ar ko tu startēji šajā rallijā? Braucamais bija mini PVRC, kas ir būtībā VRC mašīna ar mazāku restriktoru, ar citu to spararatu. Nu, tāda vienkāršota mašīna, kas ir būtībā 275 zirgspēku, kaut kas līdzīgs N-grupai. Nu, bet interesanti. Raimond, jautājums tev, kāpēc tāda izvēle? Jo mēs, teiksim, šobrīd vērojam tās pašas S2000 mašīnas, tur Peugeot izskatās ļoti labi par Fordu vispār, teiksim, nu, nerunāsim. Es zinu, ka tu pats arī kādu Škoda Fabiju, man liekas, pamēģināsies, nešaubos. Jā, Škoda Fabija VRC bija, jā. Kā tu nonāci līdz Mini Cooperam? Nu, es pirmām kārtām paprovēju Ford Fiesta, kam ir īsāka bāze, un viņi ir daudz nervozāki, tā kā mums kurzemē, piemēram, ļoti ātra ātrumposma, kur ir ļoti svarīgs maksimālais ātrums un mašīnas stabilitāte. Tad tam mini garāka bāze, un viņi tomēr tuvāk ir tam Mitsubishi, kur es braucu, un tāpēc izvēlējos mini, nevis Ford Fiesta, kur man bija iespējams arī īrēt būtībā atšķirības. Par to nervozitāti tu ļoti precīzi pateici, ka tomēr tā ir izties, viņš tā nervos brauc. Tiešām, tu brauc panīgi savā, nu jā, tā ir. Protams, tu vispār kaut ko paspēji to mašīnu nobraukt vēl pirms sacensībām? Pirms sacensībām tā bija otrdiena, kad es no savu ikdienas darbu pārgāju autosporta vidē atpakaļ, kā saka, kur es atgriežos ik pēc 3 mēnešiem vai 4 no pārtraukumiem, protams. Nobraucu 70 km un sapratu, kur ir kāda kloķa un vismaz kas kur notiek. Ja? Kaut gan līdz sacensību beigām tā arī es nesapratu, kur var pagriezienu rādītāju ieslēgt. Ak, Dievs. Klau, Raimond, tad uzreiz varbūt tieši jautājums, kā notiek šāda pārslēgšanās? Nu, pat runājam, piemēram, ar Nauru Bruņinieku, un viņš pirms tam vispār brauc ar otro golfiņu un tagad iekāp R2 Fordā. Jautājums, kā tev šī te domāšana bija jāmaina no VRC Mitsubishi uz šādu te Mini Cooper? Kas bija smagākais tajā? VRC Mitsubishi ir jaudīga mašīna, tiešām komfortabla mašīna, kur viegli braukt ir. Un Mini Coopers arī samērā, būtībā no šodienas pieejošām mašīnām, viņi ir samērā vienkārši un visvieglāk adaptēties priekš viņas būtībā. Es domāju, ka nebija pārāk viegli psiholoģiski noteikti. Viss taču no tevis gaidīja, nu, ja negūst pirmo vietu, tad vismaz no brīnuma tas ir skaidrs, jā. Nē, nu, pirmo vietu vienā dienā 70 km es nevaru sasniegt. Ok, bet, nu, teiksim tā, tu brauc tādā savā tempā, vai tu tomēr mēģināji tā kā, nu, tā tagad dzīt, kā tu biji? Savā tempā brauc, jo būtībā 240 km ātruma posmiem, ja tu sāks pārgalvīgi braukt un kaut ko pierādīt, tad tas ļoti ātri var beigties. Un rallijs vienmēr beidzās finišā. Tu pats cilvēki gaida visu finišā. Tu pats pieminēji tos kilometrus. Redzi, šoreiz sanāca tā, ka jābrauc bija 3 dienas, kaut gan faktiski pie mums ir pierasts 1, maksimums 2 dienas notiek rallijs. Kā ar šo lietu, vai 3. dienā nebija līdzīgi kādiem Dakārēšiem, kas pēc 3. dienas jau saka, viss pakojam mantus un braucam mājās? Nē, nu man pirmkārtām vispār problemātika kā no rīta piecelties. Sāksim ar to, ja. Kad bija jāceļās tur 6, 7 katru rītu, tad tur bija kvalifikācija, tad tas bija, tu visu laiku dzīvo tā kā pēc pulksteņa, cikos tev jābūt, tev brīvu laiku vispār nav. Tas ir tādas 15 minūtes, kad var apsēsties kafiju iedzert un padomāt. Bet tas ļoti reti 3 dienu laikā bija. Kā tu pats uzskat, kā tu tik galā ar tām 3 dienām? Man liekas normāli, nu. Tā, kad... Protams, vienmēr gribās labāk, arī finišā, kad atbrauc, vienmēr gribās, tur bija tā, un tur vajadzēja, un to vajadzēja, varbūt un nevajadzēja, jo man viens moments bija vienā ātrumposmā, ka aiziet riteņus ar sniegu, un likās, ka kā mīksta no riepi nolaidus, un īsti nevarēja saprast, un negribējās riskēt, un es tur daudz laika, piemēram, zaudēju. Un, protams, kad
beigās viss bija labi, mašīnā viss bija labi, bet, laiku tu tāpat zaudēji, bet, riskēt negribas. Tajā, teiksim, balvu par tām skaļākām ovācijām tajā Ventspils kalna, tādā tramplīnā trakajā, kas būs taisīts tikai Emīlam Blūmam, jā, lai gan jāsaka, godīgi man jau liekas, ka viņam tās ovācijas bija, taču bija par to, ka tie 10 centimetri pirms tā žoga, ja nevis par to lecienu, jā. Tavs leciens tramplīnā, es domāju, bija visiespaidīgākais. Tas bija tāds, kā pateikt, šaus par priekšu skatītājiem, vienkārši tev tā, vienkārši sanāca. Nē, man 3 ātrumpos līdz finišam. Es sapratu, ka man atrodas švedis lietuviešu braucējs pusminūti priekšā. Un pirms pēdējā ātruma posma man viņš bija 5 sekundes uz 3 kilometriem priekšā. Finišā mēs viņam atvedām 12 sekundes izrādās. Bet, to pēdējo ātruma posmu es braucu cik ātri varēju un būtībā tā, lai aizbrauktu arī līdz galam bez īpaši. Kaut gan vietā mums bija šī riskē, tā bija uz tādas robežiņas. Tur bija pasmuko, jo es stāvēju pašā nebija, bet, pirms tam bija ļoti ātri. Jā, es redzēju, jā, tieši tā. Tur no tādas taisnes bija 500 metri, kur jāstājas, knapi stājos. Bija tā robeža jau, ka vēlāk, ne centimetri nevar bremzēt. Kā vispār braukt tādā konkurencē, kā bija tagad, teiksim, tu tā, veči, tomēr, kaut kā faktiski, ketamā tu esi braucienā rallijā kopā jau. Protams, esam braukuši un labi zinām viens otru. Tāda leģenda, kā Delakūra kungs brauc ar kaut ko pa priekšu, tas ir kaut kā iespēdot vai neiespēdot? Kas saka, rallijā jau tu koncentrējies tikai uz sevi būtībā. Tas tāds individuāls sporta veids, kur tu esi mežā kopā ar sevi uz lauku ceļa un tev jādomā vairāk to, ko tu dari. Kāds līkums priekšā būs, nevis tas, kas notiek apkārt vai kas kuram patīk. Protams, ka tas viss forši skatītājs skatās, bet, ja tu brauc, tiešām tev ļoti, ļoti augstai koncentrācijai jābūt. Un tādā momentā nav laika domāt par vispār. Protams, ka patīkam, ka Latvijā ir tāda līmeņa sportisti, un es ceru, ja viss būs labi, arī nākošais gads varbūt mums būs šāds etaps un tiešām brauks vairāk un vairāk. Un tas ir Latvijas ekonomikai attīstība, kad viss viesnīcas pilnas ir un cilvēki ēd un priecājās. Par mums runā galvenā. Tas runā, es saku, tas ir viss kopā. Un mums ir ko redzēt pats galvenais. Jautājums ir tāds, vai tagad tas nozīmē, ka Raimonds Kisjāls vairs nebrauks ar VRC mašīnu, bet pāries tā kā uz šo te mini, kā būs ar sarmu? Mēs to sarmā redzēsim. Par sarmu mēs tiešām šodien 2-3 dienas skrien vienkārši jāapdara visu darbu, kas pa pagājušo nedēļu sakrājušies ir. Bet tu tagad domā mainīt? Tu domā mainīt šīs mašīnas? Es nezinu, protams, piemēram, tas mini ir, ja viņam VRC versijā, viņš, protams, daudz ātrāks ir. Tad RRC versijā bija maksimālais ātrums kaut kāds 178 taisnē, vairāk viņš neiet ātrāk. Jo tā mašīna nav tik, protams, viņas nevar salīdzināt ar to Mitsubishi priekš Latvijas ceļiem, kur ir samērā taisni, piemēram, tāds Mitsubishi daudz labāks rezultāts, ja tu brauc, Viņš daudz ātrāk iet uz tām taisnēm. Tā jāparunā Rosberga Fāteru, jāsabīt viens mini Cooper VRC un viss. Tā ir problēma šai pašai mašīnai pārliec citu restriktoru. Tieši tā, redz. Protams, tas viss ir darāms, bet es tik tā vēl neesmu domājis un skatīšos, kā būs, kā laikiem būs un ko es pats varu atļauties tiešām no darba brīvajā laikā. Katrā gadījumā mēs noteikti ceram, ka mēs to redzēsim sarmā un redzēsim tādu jauku baltu mašīnu. Tādu vai citādu. Jā, bet redzēsim. Paldies, Raimond! Labi, paldies! Lai vēl mēs vairākas reizes tev šogad redzētu šo jauko baltu mašīnu. Man viņa patīk, es nezinu kā citiem, bet man viņa patīk. Visi runāja, ka meitenēm patīk. Tas nav mazsvarīgi. Uz šīs pozitīvās nots mēs arī redzam. Paldies, Raimond! Lai veicās! Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Lai neapvainojas, pārējie autosporta veidu fani, bet šis gads laikam tomēr ir sācies tāda kārtīga rallija zīme. Ja? Un ne tikai starptautiskā mērogā, bet tepat pie mums un kaimiņos arī. No gada sākuma ir aizdīti jau iedomājas 4 rallija. Nākošais sarma jau rallija sarma 2013 arī tur būs klāt. Bet pa vidu visam tam jāatceramies, tikko norisinājās arī vēsturisko autorallijas Monte Carlo. Un Letiņš arī uz turien devās tādā ritīgā katru gadu ir vairāk. Par to mums pirms šī rallija stāstīja Roberts Elbakjāns un Krišāns Caune, bet pēc rallija mums par to, kā tad latviešiem tur gāja, pastāstīs www.4rati.lv. Viens no īpašniekiem, Normunds Vuguls, un arī citu, mēs pat neatcerējamies, cik reizes, bet enkārtējas. Es atceru pareizi, atgādināju man, kad to krekliņu pat uzdāvināja, par to mūžīgo otro. Ar savu brāli, Robertu Vugulu kopā viņi ir izcīnījuši entās reizes vicečempionu. Tieši tā. Rallija sprintā. Tieši tā. Bet nekas ir, kurā gadījumā Normunds Vuguls ir ļoti pieredzējis stūrmanis Latvijas rallijā. Labvakar, Normund! Ja ieslēgtu mikrofonu, noteikti mēs dzirdētu to skaļāk. Jā, okay. Cik pavisam bija ekipāžas, kuras tā vai citādi pārstāvēja Latviju tieši? Šodien no Latvijas
Tātad es nodarbošos ar subtitriem, un tagad mēģinām vēlreiz. Tātad vēl čau. Dubļdvā, jā. Tātad no Latvijas tad šogad bija 12 ekipāžas, jā, tā vai citādi. Tas ir iespējams. Ar ko tu pats brauc un kuru gadu, starp citu, jau tu startēji šajā sacensībās? Jā, pats brauc 3. gadu un startējām mēs arī jau 3. gadu ar Jaguaru XK140, tas ir 56. gada tāds Jaguars. Tas apaļīgais. Jā, kur, teiksim, 2/3 aizņem motors un pēc tam 1/3 pārējiem, kur iespiesties. Bet tas ir tāds rītīgs retro autoks, cik sportiski, ka viņi vispār var pabraukt jautājums. Sanslīdēs var viņi paņemt kaut ko? Jā, var paņemt sanslīdēs, un tā, lai faktu pēc pastāstīšu, pirms izbraukšanas uzlikām uz testiem, viņā joprojām bija 200 zirgi iekšā palikuši. Sveikiņi! Nu, šī tāda novaldīta, tur vajag baigo pieredzi. Klausies. Teiksim, Roberts Elbakjāns, tos Moskvičs, teiksim, viņš ir viņus pārbūvējis, tur uzlabojis, visā tā tālāk. Te Jaguar arī, cik es saprotu, bija tā kārtīgi saķīlēts, cik stāstīja arī mums Žigula Agris Taņēviča, ko viņš brauc, jā, arī no ar savu pieredzi, domāju, ka bija gan jau sabūvējis tā ritīgi, Volgas, tur arī bez komentāriem. Ko jūs tam savam rumakam bijāt tā uzlabojuši? Faktiski droši vien jāpiemina tādas 4 pamatlietas. Tas ir pirmais, protams, ir bremzes, jo tajos kalnu ceļos bez viņām tur var ātri viss beigties. Jā. Tad nākamais, ko mēs uzlabojām šogad īpaši, tas bija ātrumkārbu, uzlikām īsāk, lai ir lielāka apgrieziena un ātrāk ceļ no serpentīniem ārā, jo tas patiešām tās sekundes ļoti daudz var pazaudēt. Nu, arī motoram tās lodzes, un principā jau faktiski mēs runājam par Alpiem, mīļie. Lai jūs saprastu pareizi, mēs runājam par retro autoralliju Alpos. Jautājums tev par pieredzes lietām. Tu saki 3. gadu, bet nav mazsvarīgi tava pieredze rallijas sprintā kā stūrmanim. Šajā gadījumā jautājums, vai var vienkārši aizbraukt uz turienu, ņemt un uzvarēt, vai vispār iebraukt kaut kādā top 3-niekā, jo cik saprotu, tur brauc čaļi no visas pasaules un brauc tādi, kas ir vēl ar reizi 10 lielāku pieredzi rallijā. Jā, tur brauc ļoti daudz tādu vēsturiskie braucēji, brauc arī tādi, kuriem tā lieta patīk, bet aizbraukt un uzvarēt, mēs varam paņemt, pieņemsim, bija Daniels Elēna Loibs stūrmanis šogad. Pirmo reizi tur startēja kā pilots ar pieredzi, tikko 3 nedēļas atpakaļ tur bija braucis un viņš finišēja top 20. Augstāk viņš netika. Tā kā, es teiktu tā, aizbraukt var, uzvarēt uzreiz nevar. Tu nepabeidzi par to, kas vēl tās 2 lietas bija, ko es biju uzlabojuši, tad ātrumkārbu. Jā, tad pažēlojot pilotu šogad arī, principā jau pagājuši gadu bija uzliks, bet lāgā nestrādāja, bija stūrs pastiprinātais, lai var izstūrēt kārtīgi. Tā lielā stūra arī bija tā, jā, tā ritīgā. Pagaidām, tev skatos, vēl nebija stūrs pastiprinātais. Es domāju, tā mašīnai nebija. Es neesmu pārliecināts, bet es domāju, tas tika uzlikts tagad, jā. Un pat pēdējā, kas man visvairāk patika, tas ir, mēs uzlikām apkurss sistēmu, lai tas ir paga. Ko tu domā apkurss sistēmu Jaguārā? Krāsniņu. Centrālo apkurju? Principā, tu neesi tālu no patiesības. Mēs uzlikām papildu krāsniņu no aizmuguras, jā, kur ar atsevišķu benzīnu tika kurbulēti, jā, teiksim. Šogad varbūt bija bišķi siltāks un daudz nevajadzēja, bet pagājuši gadu bija tā, ka man brīžam braucot garajos pārbraucienos labais plecs piesal pie stīkla. Tas ir pagaidām, tas ir 50. gados viņiem tiem Jaguāriem kā brauc šubās? Viņi brauc šubās, bija arī, kas tur kabriolētos vēl, tā kā tur ir normāli, tur, ja tā galerijas paskatās vēsturiskās, es tur papētīju, tur ja tu dzīvot Monte Carlo 50 gados, tev būtu pofi. Jā, riktīgi lidotāji, kostīmos velk. Bet tehniskajā komisijā jums pat tāda krāsniņa, ko pateica? Liels acis uztaisīja. Viņi jau tur visi iebūvēt noslēpt. Es saprotu arī, ka jums tas rezultāts šogad bija tāds vairāk nekā apmierinošs, teiksim tā. Jā, precīzi, jo, principā savā svara kategorijā bija automašīnu vecuma kategorijā, kas līdz 1961. gadam ražotām mēs bijām pirmie. Jā, kam pa godu arī tad pirmo reizi skanēja Francijā tā Latvijas himna. Un absolūti mēs bijām 28. Jā, tas bijām vienu brīdi pat 11. jau, jā, bet, kā bija, tā bija. Pagad, tas ir no cik no kaut kādām 300 ekipām? 320 kaut kas šogad startēja, jā. Ja man būtu cepurgalvā, es viņu noņemtu. Godavārds. Redz ko, tad jau sanāk tev taisnība. 3 gadus ieguldot šajās sacensībās un braucot regulāri. 3 gadi faktiski ir optimālais laiks, kad uzkrājot visu šo pieredzi, var iebraukt arī 3-niekā. Pilots brauc jau 7. gadu. Jūs izveicināt vidēju atmērķi, un sanāk vidēji gadu 5 gadu. Es domāju, ka tur cits pilots Kārlis Miķelsons, mēs tādu kaut kā tā runājām par kaut ko neko. Pilotu, jā. Es atvainojos tieši tā. Jo, piedod Kārlim, arī tā pieredze, nav mazā. Protams. Tā kā tas nav tā. Tagad uzreiz tieši jautājums par tiem pārējiem braucējiem. Nebija tā, ka nāca klāt un taisīja liels acis un brīnījās, kas tiem pa latviešiem, kā savā laikā, piemēram, par vecmeistaru Caunu un Šimkus Rakrālijā, Anglijā brīnījās, piemēram. Jāsaka, ka Jaguārs laikam tur jau diezgan pazīstams, jā, tā kā tie, kas tur brauc, tie rūdītie braucēji, tie jau puslīdz zināja, bet noteikti
vadītāji, jā, tie nāca nepārtraukti klāt, jautāja, pirmais bija klasiski, kas tas ir par burtu apzīmējumu LV, jā, un tad pasaka Letonī, tad ir skaidrs vai nekas nav skaidrs, jā, un otrs ir, ka visi, jā, abarīnoja faktu, ka mēs tik augstu pacēlāmies, jā, jo mums bija sākumā 275. starta numurs, jā, un tad mēs tur tomēr caur visiem tiem lēnējiem tikām uz augšu. Tā sanāk, jums ļoti daudz vēl bija jāapdzen priekšā braucošais, saprot, jā? Dažos speciālajos posmos, jā, tomēr pārējos, principā, es teiktu, ka nebija tik traģiski, bet bija diezgan saspiesti dažās vietās. Jā. Jums turpat es sapratu tā, ka iedod beigās kaut kādu vidējo ātrumu jau tagad tiem spicas galam, tad jaunākām mašīnām, jā, jūs tur dabījāt iespriezt vispāritīgi. Jā, vecākajām mašīnām ir tā, ka līdz tam 61. gadam tur dod it kā tādu foru, iedod zemāku vidējo ātrumu. Jā, savukārt, tas ir 2 km starpība lēnāk, bet līdz ko mēs bijām sasnieguši top galu, kaut kā tā nejauši sanāca, ka mūsu vidējais ātrums bija identisks ātrākajām. Tad mēs cīnījāmies, kā varējām. Tad tā arī bija, ka līdz tam mēs uzkāpām līdz 14. vietai, un tad tomēr, grozies kā gribi. Pārdalīgai 14. Nevis pār Klausies, man tev jautājums ir. Es esmu 100% pārliecināts, ka jūs paši noteikti esat par šo tēmu domājuši. Kādu starta numuru jums iedos nākamgad? Nē, starta numuru, es domāju, ja mēs būsim joprojām tajā veco autiņu kategorijā, viņi dos kaut kur 200 plus vismaz sākumā. Jā, un pēc tam, pēc regrupinga, tad, kad pēc rezultātu saliek, tad cels ātrāk. Labi, tik daudz par jums. Es saprotu, ka jūs esat absolūti zvaigznes Monte Carlo rallijā un ierakstīt viņu vēstures grāmatā. Kā gāja mūsu pārējiem latviešiem? Jā, pārējiem īpaši droši vien es gribu pieminēt Staņēviču ar Kirkovaldu, kas brauc ar Žigulīti, jo to 1,3 litru Žigulīti viņi pirmajā tādā pilnvērtīgā debijas sezonā viņi ieņēma pēc 3. vietu absolūti. Viņi tur kādu sastāv Žigulīti motoru paskaitīju, plus mīnus 40 Porsche, vēl tikpat tur Renault Alpines, tur, godīgi sakot, cepuri nost arī viņu priekšā, jā, viņi nobrauc godam. Tad Krišjāns, jā, jāatzīmē, ka viņš vinēja savā klasē, ieguva 1. vietu, jo tur notiek arī dalījums apakšklasēs, jā. Manuprāt, absolūti viņš bija 6-8, es nekļūdos, jā. Labi. Un pārējiem Žiguļi nebija, tur bija no pūļiem Žiguļi, bet no mūsiem netiņiem bija Jaguari un Volgas, jāatzīst, tur vairāk gāja tā kā uz lejas galu, kur laikam vairāk izskaidrojums varbūt dēļ braucējiem, jā, tur, kad kaut kur viņi kļūdies, arī es dzirdēju diezgan spēcīgi arī roadbookos. Jā, tā ir respektīvi grāmata, kur saka, uz kuriem tev ir jābrauc un pēc cik metriem, kur ir jāgriež. Tā nav nekāds satelīta navigācijas. Sāk runāt, bet jā, tur bija tā, ka tur es dzirdēju, ka dažas Volgas turpat pamanījās 100 km pamaldīt. Ai. Bet ko, viņiem vēl viss ir priekšā? Nē, viss ir kārtībā, visi cīnījās un prieks, un tur pirmais jau gandrījums tiek, ka tur tiek līdz finišam, jā, un tomēr liela daļa arī finišēja. Roberts Elbakjans sabot vienīgais finišē ar Moskviču, un pie tam bija pa laikam vēlkoties sev uz komandas biedru to triumfu, jā? Protams, es esmu pārliecināts. Tur vispār fantastika. Es esmu pārliecināts, ka Elbakjans ar trūpu būtu ieņēmuši augstāku vietu, jā, bet viņiem, pat cik viņi pildīja tā kā atbalsta funkcijas, tad viņi, kā tu teici, vilka vienā ātrumposmā, pat ne tikai ātrumposmā pārvācinā mašīnas, jā. Jā, protams, kā attiecīgi, tikai pašās beigās, kad tur bija brīvība, tad viņi ir nofinišās. Jā, ko nākošie tā kā uz Monte Carlo? Hāķis ir, kā mēs tur runājam, arī Ankurs jau ir lūpā, jā. Ankurs ir mugurā. Es domāju, ka darīs visu, lai tur būtu. Ko mēs turam īkšķus un ceram, ka izdosies, un tur nākamgad varēsim runāt par labiem rezultātiem. Tieši tā, es domāju, ka mēs vienkārši beigās paņemsim maksvarā visu to Monte Carlo ralliju. Tieši tā. Paņems uz masiem. Paldies tev un sveiciens kā komandai. Teiksim visiem. Mums atlicis ierūkt vēl īsi par to, kas tad šajā nedēļas nogalē ir gaidāms mūsu pašu platumgrādos un ne tikai. Tepera trasē 9. februārs, tātad sestdien notiks Freko rallija supersprints. Tātad, visi tiem, kam ir kaut kas, ar ko pārvietoties tik ātri vai netik ātri, dodamies uz Tepera trasi sestdien, savukārt Vecpils autoro trasē sestdien. Notiks folkreiz ziemas kausa posms un ziemas autokrosa kausa iztiņa, tā kā, tur ies vaļā. Čaļi ir, kā teikt, gatavi pēdējām cīņām, jo tā ziema īstenībā iet uz gala. Pie tam, ja tie laika apstākļi nemanās, tad būs tāds pamatīgs dubļkaujas arī pie reizes. Savukārt svētdien, 10. februārī notiks KTSK ziemas kausa 4. posms Kuldīgā, bet, tur viss, tā kā runā organizatori, vēl varētu pamainīties. Tie laika apstākļi ir nepielūdzami. Kādi viņi būs svētdien, to mēs nezinām. Tad, attiecīgi, sekojot līdzi informācijai www.motorsport.lv. Tā kā redzēsim, kā ies, bet, ir viens sacensības senioru un mīļie klausītāji un skatītāji, kurus man šķiet laika apstākļi visdrīzāk, nekādā veidā neizjauks. Un, protams, ka runa ir par VRC posmu Zviedrijā jau šajā nedēļas nogalē, tā ka sekojam līdzi saviem favorītiem
favorītiem. Mūsējais arī tur dodas. Tieši tā, nu, savā ziņā mūsējais, un principā jau Latvijas karoks logā, tad tā kā Vasilijs Grezins ir pilnīgi un galīgi noteikti mūsējais. Tā kā turam īkšķis, un es pats personīgi lieku likums uz Matu Dausbergu. Viņš nu pat aizvadījis vienu ļoti veiksmīgu ralliju Zviedrijā, novinnējis gonku, tā kā es domāju, viņš ir apņēmības pilns pierādīt. Laips nebūs. Tā kā intriga ir vaļā. Mīļie, lai jums labi rūts, tiekamies nākam trešdien. Šai pašā vietā, šai pašā laikā. Tieši tā. Čau, čau.